Pēc raksta Spokiem LV bija diezgan liela interese un daudz jautājumu par treniņiem. Solīju, ka atbildēšu, cik varēšu ar video YouTube'ā. Nu būs mans pirmais video. Sveiks! Izlasīju tavu rakstu Spoki LV, visas 3 daļas. Jau kādu laiku mājās pumpējos, cilāju hanteles, taisu presītes, rezultāts īsti nav redzams. Varbūt vari man ko ieteikt. Uz zāli iet negribu, jo man ir 14 gadi. Es esmu 1,86 m un 66 kg. Tad man tāds jautājums. Esmu no tiem cilvēkiem, kas ēd un dara visu, ko grib, bet svarā nepieņemas. Protams, palīdz arī tas, kā aktīvi nodarbojas ar sportu, vieglatlētību un volejbols. Taču man viss lielāko tiesu nāk uz kājām. Jautājums sekojoši, cik ilgā laikā varētu dabūt kādus 5 līdz 10 kg ķermeņa augšdarē, trenējoties mājas apstākļos. Pats esmu 70 kg un 1,81 m. Lai augtu muskuļi, tos vajag stimulēt ar slodzi un pēc tam dot vajadzīgo pārtiku pietiekamā daudzumā. Nav nekas traks sākumā trenēties mājās ar savu svaru. Pie slodzes pieradīs pamazām un mazāks arī risks kaut ko sačakarēt, kā ar stieņiem un hantelēm. Šeit būs piemērs pirmajām 3 treniņu nedēļām. Katru vingrinājumu izpildu 10 reizes, pa 4 piegājieniem pirmajā, 5 otrajā un 6 trešajā nedēļā. Pauzes starp piegājieniem un atkārtojumiem 1 minūte. 3 reizes nedēļā katrā 2. dienā. Jebkurā gadījumā, ja nopietni gribi rezultātus, esi gatavs ilglaicīgam un patstāvīgam darbam un pašdisciplīnai. Es izvēlējos 3 pamata bāzes vingrinājumus, ar kuriem noslogos lielāko daļu ķermeņa. Pirmais no tiem pietupieni. Šeit centies papēžus turēt pie zemes, tā lai nesasveries ļoti uz priekšu, kā arī muguru taisnu un dziļumam jābūt vismaz līdz kājas ir paralēli grīdai. Lielākajai daļai 10 reizītes būs diezgan viegli, bet atceries, ka tas ir tikai sākums. Ar laiku mēs paaugstināsim glūtības līmeni. Koncentrējies uz tehniku. Nesteidzies un neturi rokas uz ceļiem sev palīdzot. Drīzāk centies izpildīt lēnāk. Ja ir pavisam viegli, tu vari izpildīt tā, ka tu laidies kādas 5 sekundes lejā un kādas 2-3 augšā. Tā būs krietni grūtāk. Ar kājām būsim tikuši galā, tagad ķersimies klāt pie muguras un bicepsa. Šo vingrinājumu jaunieši parasti izpilda apmēram šādi. Nav jau brīnums, jo tā ir krietni vieglāk. Bet tev vajag koncentrēties vairāk uz muskuļiem, centies vilkt klāt ar muguru. Tā tu vairāk noslogojas tieši muguras muskuļi. Ja ar 10 reizēm šādā tempā ir par vieglu, tu var izpildīt arī lēnāk, tā būs atkal grūtāk. Bet ja par grūtu, tad tieši pretēji var saliekt ceļus, tā atkal būs izpildīt vieglāk. Vienmēr koncentrējies uz muskuli, kur tu centies trenēt šajā gadījumā muguru. Prātam un ķermenim ir jādarbojas kopā labākam rezultātam. Es šo vingrinājumu izpildīju turoties aiz galda malas, bet tikpat labi var nolikt 2 krēslus un pārlikt slotu. Un pēdējais vingrinājums krūtīm un tricepsam. Šeit turi muguru taisnu, tā lai dibens nešaujās uz āru. Kā arī, kad laidies lejā, centies tik zemu, lai gan krūtis gandrīz pieskartos zemē. Arī šeit grūtību var palielināt, ja izpildi vingrinājumu lēnāk. Galvenais nekrīt strauji lejā. Negatīvā fāze, kad laidies lejā, ir pat svarīgāka par pozitīvo, kad celies augšā. Paldies, ka skatījies un lai veicas treniņos. Ja tev patika, pieraksties mūsu kanālā. Tā neviens nedara. 2 daļa nedara tā. Tā arī neviens nedara. Tā arī neviens. Tu nemāki taisīt, tā ka visi vienkārši normāli cilvēki taisa. Es varēju parādīt, kā netaisīt. Jā, tā. Kāpēc taisīt? Jā, nevis tā, ka tu tur rādi iepriekšējos variants. Parasti, zini, kā cilvēkiem ir dibens gaisa? Tu taisi vienkārši parasti cilvēkiem ir dibens gaisa. Skaties, kā to dara.
O jā.